Mihails Ende bezgalīgais stāsts. Antikvariāts. Īpašnieks Karls Konrāds Korianders. Šis uzraksts bija lasāms uz maza veikaliņa stikla durvīm, taču tāds tas, protams, izskatījās tikai tad, ja no krēslainās telpas iekšpuses raudzījās cauri rūtī uz ielu. Laukā bija pelēks, augsts novembra rīts, un lietus lija aumaļām. Lāses ritēja leju pāri stiklam un ķērubainajiem burtiem uz tā. Vienīgais, ko varēja saredzēt cauri rūtī, bija lietus izreibināts mūris, ielas pretējā pusē. Piepeši durvis tik sparīgi atsprāga vaļā, ka mazs misiņa zvanu ķekars, kas karājās virs tām, satraukti iešķindējās un labu laiku nespēja vien nomierināties. Šā trokšņa cēlājs bija mazs, resns zēns, varbūt gadus 10 vai 11 vecs. Slapjie tumšbrūnie mati krita viņam sejā, mētelis bija lietu izmircis un pilēja. Siksnā pāri plecam karājās skolas soma. Puišelis bija drusku bāls un gluži bez elpas, taču, kaut arī viņa nu pat vēl bija vajājusi steiga, tagad viņš stāvēja atvērtajās durvīs kā zemē ieaudzis. Zēnam pretī stiepās gara, šaura telpa, kas dziļumā izzuda mīkrēslī. Gar sienām griestu augstumā slējās plaukti, piebāsti pilni ar dažāda formāta un lieluma grāmatām. Uz grīdas krājās milzīgas foliantu kaudzes, uz dažiem galdiem grēdās sakrautas gulēja mazākas grāmatas, tās bija iesietas ādā, un to muguriņas spīguļoja zeltā. Aiz grāmatu mūra, kas pacēlās cilvēka augstumā, telpas pretējā galā bija samanāms lampas stars. Šajā gaismas kūlī brīdi pa brīdim uzvērpās augšā dūmu kliņģeris, kļuva lielāks un tālāk izgaisa tumsā. Šie dūmi atgādināja signālus, ar kuriem indiāņi raida ziņas no kalna uz kalnu. Acīm redzot, tur kāds sēdēja, un zēns patiešām tagad izdzirdēja aiz grāmatu sienas ļoti nelaipnu balsi sakām. Jūs varat brīnīties vai nu iekšā vai ārā, tikai taisiet ciet durvis, caurvējš. Zēns paklausīja un lēnām pievēra durvis. Tad tuvojās grāmatu sienai un uzmanīgi paraudzījās ap stūri. Tur augstā, aplapušas ādas atzveltnī ar galvas balstiem sēdēja smagnējs, plecīgs vīrs. Mugurā viņam bija sagumzīts, melns uzvalks, kas izskatījās novalkāts un nezin kāpēc noputējis. Viņa vēders bija iespīlēts puķotā vestē. Vīram bija kails galvvidus, vienīgi virs ausīm, galvai abās pusēs slējās gaisā balti matu kušķi. Seja bija sārta un atgādināja nikna buldoga purnu. Uz bumbuļu veida deguna bija uztupinātas mazas acenes zeltītos ietveros. Turklāt vīrs kūpināja līku pīpi iesprostu lūpu kaktiņā, tāpēc arī mute bija savilkta šķībā grimasē. Uz ceļiem viņš turēja grāmatu, kuru acīm redzot nu pat bija lasījis, bet tagad aizvērs, atstādams starp lapām kreisās rokas rādītāju pirkstu, tā sacīt, grāmatzīmes vietā. Tagad vīrs ar labo roku noņēma acenes, nopētīja mazo resno zēnu
kurš stāvēja viņam pretī un kura mētelis pīlēja. Samiedz acis šaurā spraudziņā, radīdams vēl nelaipnāku iespaidu, un strupi nomurmināja: Ak, Dievs! Tad vīrs atkal atvēra savu grāmatu un lasīja tālāk. Zēns īsti nezināja, ko iesākt, tāpēc palika stāvam, kur stāvējis, un raudzījās veikalniekā lielām acīm. Beigu beigās vīrs vēlreiz aizvēra grāmatu, tāpat kā iepriekš atstādams pirkstu starp lapām, un saīdzis sacīja: Paklau, zēn, es neciešu bērnus. Mūsdienās gan visa modernā pasaulē mums izdabā līdz vājprātam, taču ne es. Es ne mazākā mērā neesmu bērnu draugs. Manā skatījumā bērni nav nekas cits kā vien muļķīgi brēkuļi, palaidņi, kuri visu izposta, kuri grāmatas pieķēpā ar ievārījumu, saplēš lapas un kuriem nospļauties par to, ka varbūt arī pieaugušajiem ir savas rūpes un raizes. Es to saku tikai tāpēc, lai tu uzreiz zinātu, ar ko tev ir darīšana, un turklāt bērnu grāmatu man nav, bet citas grāmatas es tev nepārdošu. Lūk tā, ceru, ka mēs būsim viens otru sapratuši. To visu šis vīrs bija pateicis neizņemdams pīpi no zobiem. Tagad viņš atkal atvēra savu grāmatu un iegrima tajā. Zēns mēmi pamāja un pagriezās, lai dotos prom, taču viņam nezin kādēļ šķita, ka dzirdēto nevar pieņemt gluži bez iebildumiem, tāpēc pagriezās vēlreiz un klusītiņām sacīja: Visi jau nav tādi. Vīrs lēnām pacēla skatienu un atkal noņēma acenes. Tu joprojām esi šeit? Vai tu nevarētu pateikt, kas man jādara, lai vienreiz tiktu vaļā no tāda kā tu? Nu, ko tu vēlējies tik ārkārtīgi svarīgu sacīt? Neko svarīgu, zēns nomurmināja vēl klusāk. Es tikai gribēju. Ne jau visi bērni ir tādi, kā jūs sakāt. Ak, tā! Vīrs tēlotā izbrīnā savilka uz augšu uzacis. Tad jādomā, ka tu pats esi tas lielais izņēmums, ko? Resnais zēns nezināja, ko atbildēt. Viņš tikai bikli paraustīja plecus un pagriezās, lai dotos projām. Un uzvedība, viņš izdzirdēja sev aiz muguras seigušo balsi. Tava uzvedība nav ne plika graša vērta, citādi tu vismaz būtu stādījies priekšā. Mani sauc Bastiāns, zēns sacīja. Bastiāns Baltazars Buks. Ļoti dīvains vārds, vīrs noņurdēja. Ar 3 B. Nu jā, bet tu neesi vainīgs, ne jau pats sev esi vārdu izvēlējies. Mani sauc Karls Konrāds Korianders. Jums ir 3 kā? Zēns nopietni aizrādīja. Večuks norūca. Taisnība. Viņš izpūta dažus dūmu mākonīšus. Tā, jā, patiesībā jau ir gluži vienalga, kā mūs sauc, jo mēs taču vairs neredzēsimies. Tagad es vēl gribētu uzzināt tikai vienu, proti, kāpēc tu pirmīt ar tādu blīkšķi ielauzies manā veikalā. Nu dienas šķita, ka tu no kāda muktu. Vai tā bija? Bastiāns pamāja. Viņa apaļā seja pēkšņi savilkās, kļuvusi vēl bālāka nekā pirmīt, un acis arī mazliet lielākas. Droši vien tu esi aplaupījis kādu veikala kasi, Koriandera kungs minēja. Vai notriecis gar zemi kādu vecu kundzi, ej nu sazini, ko tādi kā tu mūsdienās vēl mēdz pastrādāt. Vai tev dzenas pakaļ policija, mans bērns? Bastiāns purināja galvu. Klāj vaļā, Koriandera kungs skubināja. No kā tu muki? No citiem. No kādiem citiem? No saviem klases biedriem. Kāpēc? Viņi nekad neliek mani mierā. Ko tad viņi dara? Viņi man uzglun
pie skolas. Un tālāk. Tad viņi klaigā vienas vienīgas muļķības grūsta mani un zobojas. Un tu to paciet? Koriandera kungs brīdi nosodoši aplūkoja zēnu un tad pajautāja. Kāpēc tu viņiem nesadot pa mici? Bastiāns paskatījās veikalniekā platām acīm. Nē, to es negribu. Turklāt es neesmu nekāds lielais bokseris. Un kā ar cīkstēšanos? Koriandera kungs gribēja zināt. Ar skriešanu, peldēšanu, futbolu, vingrošanu. Vai tu vispār ne uz ko neesi spējīgs? Zēns papurināja galvu. Citiem vārdiem sakot, Koriandera kungs turpināja, tu esi vārgulis, ko? Bastiāns paraustīja plecus. Bet runāt tu galu galā māki, Koriandera kungs sacīja. Kāpēc tu neturies saviem klases biedriem pretī, kad viņi izsmēja tevi? Vienreiz es mēģināju. Un ko viņi? Šie iesvieda mani atkritumu tvertnē un piesēja tā virsū vāku. 2 stundas es auroju, līdz mani kāds sadzirdēja. Koriandera kungs norūca. Un tagad tu vairs neuzdrošinies. Bastiāns pamāja. Tātad tu piedevām vēl esi zaķpastala, Koriandera kungs secināja. Bastiāns nokāra galvu. Droši vien tu esi īsts karjerists, ko? Labākais skolnieks klasē ar apaļiem pieciniekiem, visu skolotāju mīlulis, vai nav tiesa? Nē, Bastiāns sacīja joprojām vēl nodūris skatienu. Pērn es paliku uz 2. gadu. Dievs debesīs, iesaucās Koriandera kungs. Tātad caur un caur neveiksminieks. Bastiāns neko neatbildēja, viņš tikai stāvēja un viss. Zēna rokas šļaugani nokarājās, mētelis pilēja. Kā tad viņi tevi izzobo? Koriandera kungs gribēja zināt. Āk, visādi. Piemēram, kokā sēž un ņemā mūsu lielais čamma, brakšķiedams dveš resnais zars, nav vēl redzēts šitāds svars. Nepārāk asprātīgi, Koriandera kungs izmeta. Un ko vēl? Bastiāns mazliet vilcinājās, tad noskaitīja fantazētājs, niekkalbis, lielībnieks, blēdis. Fantazētājs? Kāpēc? Es reizēm sarunājos pats ar sevi. Ko tad tu tādu, piemēram, runā? Es izdomāju visādus stāstus, izgudroju vārdus, kādu vēl nemaz nav, tam līdzīgi. Un šos stāstus tu stāsti pats sev? Kāpēc? Nevienu citu taču tie neinteresē. Koriandera kungs brīdi domīgi klusēja. Un ko par to saka tavi vecāki? Bastiāns uzreiz neatbildēja, tikai pēc laiciņa viņš nomurmināja. Tētis nesaka neko, viņš nekad neko nesaka, viņam viss ir vienalga. Un tava mamma? Viņas vairs nav. Vai tevi vecāki ir šķīrušies? Nē, Bastiāns paskaidroja, mamma ir mirusi. Šajā mirklī iezvanījās tālrunis. Koriandera kungs ar zināmu piepūli piecēlās no atzveltnes krēsla un šļūcošiem soļiem iegāja nelielā kabinetā, kas atradās aiz veikala. Viņš nocēla klausuli, un Bastiāns neskaidri dzirdēja, ka Koriandera kungs nosauc savu vārdu. Tad kabineta durvis aizvērās, un nebija dzirdams nekas vairāk, kā vien apslāpēta murmināšana. Bastiāns stāvēja un īsti nespēja saprast, kas viņam bija liecies, kāpēc viņš kļuvis tik vaļsirdīgs un visu to
izstāstījis. Zēns necieta, ja viņu kāds iztaujā. Pēkšņi, kā zibens ķerts, Bastiāns sev par šausmām atcerējās, ka var nokavēt stundas, jā, katrā ziņā pēdējais laiks steigties prom pa galvu, pa kaklu, taču viņš palika stāvam, kur stāvējis, nespēdams saņemties. Kaut kas zēnu turēja ciet, tikai viņš nezināja, kas. No kabineta joprojām vēl bija dzirdama apslāpētā balss, tā bija gara saruna pa tālruni. Bastiāns aptvēra, ka jau labu laiku stīvi lūkojās uz grāmatu, ko Koriandra kungs pirmīt bija turējis rokās un kas tagad gulēja ādas atzveltnī. Viņš vienkārši nespēja no tās novērst acis. Bija tāda sajūta, it kā tā izstarotu kādu magnētisku spēku, kas neatvairāmi pievelk. Zēns pietojās atzveltnes krēslam, lēnām izstiepa roku, pieskārās grāmatai, un tajā pašā acu mirklī viņam iekšā kaut kas noklikšķēja, it kā būtu aizcirtušās kādas lamatiņas. Bastiānam radās neskaidra nojauta, ka līdz ar šo pieskārienu ir iesācies kaut kas neatsaucams, un tas tagad neapturami ies savu ceļu. Viņš pacēla grāmatu, lai aplūkotu no visām pusēm. Tā bija iesieta vara krāsainos vākos un spīdēja, kad to pagrozīja rokās. Steidzīgi pašķirstījis lapas, viņš redzēja, ka teksts iespiests divās dažādās krāsās. Izskatījās, ka ilustrāciju nav, toties bija brīnums skaisti lieli iniciāļi. Aplūkojis iesējumu vēlreiz rūpīgāk, zēns atklāja, ka uz tā divas čūskas, vienu gaišu un otru tumšu, kas iekodušās viena otrai astē, veidoja ovālu, un šajā ovālā savādi izliektiem burtiem bija lasāms virsraksts. Bezgalīgais stāsts. Cilvēciskās kaislības ir liels noslēpums, un bērnus tās piemeklē tāpat kā pieaugušos. Kaislību vajātie nespēj tās izskaidrot, bet cilvēki, kuriem tās svešas, nespēj tās saprast. Ir ļaudis, kas riskē ar savu dzīvību, lai sasniegtu kādu kalna virsotni. Neviens, pat ne viņi paši, nespētu izskaidrot, kāpēc. Cits izputina sevi, lai iekarotu sirdi, kas pieder kādai personai, kura negrib nedzirdēt par viņu. Vēl cits pieder kādai personai, kura negrib nedzirdēt par viņu. Vēl cits savukārt pazudina sevi, jo nespēja noturēties pretī gastronomijas vai pudeles baudām. Cits aizlēž vējā visu savu mantību, cerēdams uz veiksmi laimes spēlē, vai upurē visu kādai uzmācīgai idejai, kas nekad nevar kļūt par īstenību. Daži domā, ka varēs būt laimīgi tikai tad, kad nonāks kaut kur citur, nevis tur, kur viņi ir, un visu savu mūžu ceļo pa pasauli. Un daži cilvēki nespēja rast mieru, līdz nav iegūši savās rokās varu. Īsi sakot, ir tik daudz dažādu kaislību, cik daudz ir dažādu cilvēku. Bastiānam Baltazāram Buksam šī kaislība bija grāmatas. Kas nekad nav sēdējis ik pēcpusdienu ar kvēlojošām ausīm un izpūrušiem matiem pie kādas grāmatas un lasījis aizmirstams pasauli ap sevi un nejustams vairs ne izsalkumu, ne augstumu. Kas nekad nav slepus lasījis ar kabatas bateriju zem segas, tāpēc, ka tētis, mamma vai vēl kāda gādīga persona labu gribēdama izslēgusi gaismu un pieteikusi, ka tagad jāguļ, jo rīt taču agri jāceļas. Kas nekad nav atklāti vai slepus
nobirdinājis rūgtas asaras par to, ka brīnumainais stāsts ir galā un laiks atvadīties no varoņiem, ar kuriem kopā piedzīvots tik daudz dēku, kuri mīlēti un apbrīnoti, par kuriem izjustas bailes un kuriem līdzi cerēts, un bez kuru sabiedrības cilvēkam pasaule šķitusi tukša un bezjēdzīga. Kas neko no tā visa pats nav pieredzējis, tas droši vien nespēs saprast to, ko Bastiāns tagad darīja. Zēns stingri vērās uz grāmatas virsrakstu, un viņam kļuva te karsts, te augsts. Jā, tieši tas bija tas, par ko viņš jau bieži bija sapņojis, un ko viņš, tik līdz iepazinis šo kaislību, bija vēlējies. Stāstu, kas nekad nebeigtos. Visu grāmatu. Bastiānam vajadzēja šo grāmatu iegūt, lai tas maksātu, ko maksādams. Lai tas maksātu, ko maksādams, to bija viegli pateikt, pat ja viņš spētu piedāvāt vairāk nekā savu kabatas naudu, 3 markas un 15 feniņus, kas viņam bija līdzi. Šis nelaipnais Koreandera kungs taču bija licis saprast skaidrāk par skaidru, ka nepārdos viņam nevienu vienīgu grāmatu, un dāvināt nedāvinās ne tik. Stāvoklis bija bezcerīgs, un tomēr Bastiāns zināja, ka viņš bez šīs grāmatas nevarēs aiziet. Tagad zēnam bija skaidrs, ka viņš šeit ienācis vispār tikai šīs grāmatas dēļ. Tā bija viņu noslēpumainā veidā pasaukusi, gribēdama nokļūt pie viņa, jo īstenībā tā kopš mūžīgiem laikiem ir piederējusi viņam. Bastiāns ieklausījās murdoņā, kas aizvien vēl skanēja no kabineta. Te, kā bijis, kā nebijis, zēns pēkšņi pavisam ātri pabāza grāmatu zem mēteļa un piespieda to abām rokām sev klāt. Nesaceldams ne mazāko troksnīti, viņš devās atmuguriski uz veikala durvīm, bailīgi pieturēdams acīs otras durvis, kas veda uz kabinetu. Bastiāns piesardzīgi nospieda durvju rokturi. Zēns negribēja, ka iešķintētos misiņu zvaniņi, tāpēc pavēra stikla durvis tikai šaurā spraugā, lai spētu izspraukties laukā. Tad viņš klusītiņām un uzmanīgi aiztaisīja durvis no ārpuses. Tikai pēc tam Bastiāns sāka skriet. Burtnīcas, skolas grāmatas un penālis somā lēkāja un grabēja soļu taktī. Bastiānam iemetās dūrējs sānos, taču viņš skrēja tālāk. Lietu slāses tecēja pār seju un aiz apkaklis. Augstums un slapjums lauzās cauri mētelim, tomēr Bastiāns to nejuta. Viņam bija karsti, un ne jau tikai no skriešanas. Bastiāna sirdsapziņa, kas pirmīt grāmatu veikalā nebija ne iepīkstējusies, tagad piepeši pamodās. Visi iemesli, kas bija likušies tik pārliecinoši, pēkšņi šķita pilnīgi bezjēdzīgi. Tie izkusa kā sniega vīri, uguns spļāvēja pūķa elpā. Viņš bija zadzis. Viņš ir zaglis. Tas, ko viņš izdarīja, bija kas ļaunāks par vienkāršu zādzību. Šī grāmata katrā ziņā bija vienreizīga un neaizstājama. Tā noteikti bijusi Koreandra kunga lielākā bagātība – nozagt vijolniekam viņa vienreizīgo vijoli vai karalim viņa kroni. Tas ir vēl ļaunāk nekā paņemt naudu no kases. Skriedams Bastiāns turēja grāmatu zem mēteļa, piespiestu sev cieši klāt. Viņš baidījās to pazaudēt, lai arī tas zēnam maksātu, ko maksādams. Tas bija viss, kas viņam šajā pasaulē vēl piederēja, jo mājās tagad, protams, atgriezties vairs nedrīkstēja. Bastiāns mēģināja iztēloties savu tēvu, sēžam lielajā istabā, kurā iekārtota laboratorija, un strādājam. Visapkārt guļ dučiem cilvēku zobu atlējumu no ģipša, jo tēvs ir zobu tehniķis. Bastiāns nekad vēl nebija iedomājies par to, vai tētim šis darbs sagādā prieku. Tagad zēnam pirmo reizi
Tas iešāvās prātā, tikai viņš nekad vairs nevarēs tētim to pajautāt. Ja Bastiāns tagad atgrieztos mājās, tētis baltā virsvalkā iznāktu no laboratorijas, varbūt ar ģipšatlēm rokā un vaicātu: "Jau atpakaļ?" "Jā," Bastiāns sacītu. "Vai šodien nenotika stundas?" Viņš acu priekšā iztēlojās tēva kluso, skumīgo seju un apjauta, ka nespēs samelot. Bet patiesību nedrīkst teikt ne tik. Nē, vienīgais, kas atliek, ir iet prom uz kaut kurieni, tālu, tālu. Tētis nekad nedrīkst uzzināt, ka viņa dēls kļuvis par zagli. Un var jau būt, viņš pat nemanīs, ka Bastiāna vairs nav. Šī doma pat deva tādu kā mierinājumu. Bastiāns vairs neskrēja, tagad viņš gāja lēnām un redzēja ielas galā skolas ēku. Pašam to nemanot, zēns bija skrējis pa parasto skolas ceļu. Šķita, ka cilvēki no ielām pazuduši, kaut arī šur tur staigāja ļaudis, bet tādam, kas pamatīgi aizkavējies pasaulē apkārt skolē, allaž rādās kā izmirusi. Un līdz ar katru soli Bastiāns sajūta arvien lielākas bailes. Zēnam tik un tā bija bail no skolas, savas dienasčo neveiksmju vietas, bailes no skolotājiem, kas bez naida apelēja pie viņa sirdsapziņas vai arī izgāza savas dusmas uz viņu, bail no citiem bērniem, kuri zobojās un nepalaida garām nevienu izdevību pierādīt, ka viņš ir neveikls un nespēja aizstāvēties. Skola Bastiānam jau vienmēr bija likusies kā nebeidzami garš cietumsods, kas ilgs, iekams viņš nebūs kļuvis pieaudzis un kas viņam gluži vienkārši bez iebildumiem padevīgi ir jāizcieš. Taču izgājis cauri skanīgajiem gaiteņiem, kur vējoja grīdas, vaska un mitro mēteļu smārds, kur uzglūnošais klusums namā pēkšņi kā vates korķi padarīja kurlas viņa ausis un beidzot nostājies savas klases durvju priekšā, kas bija nokrāsotas tajā pašā vecu spinātu krāsā kā sienas virsriņķī. Bastiāns saprata, ka viņam arī šeit turpmāk nav ko meklēt. Jāiet taču prom. Skaidrs, ka jāiet tūliņ, bet uz kurieni? Bastiāns bija lasījis grāmatās stāstus par zēniem, kas salīga darbā uz kuģi un brauca plašajā pasaulē, lai atrastu savu laimi. Daži kļuva arī par pirātiem vai varoņiem, citi pēc daudziem gadiem atgriezās savā dzimtenē tik bagāti, ka neviens nespēja uzminēt, kas viņi bijuši agrāk. Taču ko tādu Bastiāns neiedrošinājās darīt. Zēns arī nespēja iedomāties, ka vispār varētu tikt pieņemts par kuģa puiku. Turklāt viņam nebija ne mazākās nojausmas, kā lai nonāk ostas pilsētā, kur būtu tik drosmīgam pasākumam atbilstoši kuģi. Tātad, kurp lai viņš dodas? Un piepeši Bastiānam iešāvās prātā īstā vieta, vienīgā vieta, kur viņu vismaz pagaidām nemeklēs un neatradīs. Noliktava bija liela un tumša. Te dvakoja pēc putekļiem un naftalīna. Nebija dzirdama ne skaņa, ja neņem vērā lietus kluso bungošanu pa milzīgo vāra jumtu. Aiz vecuma nomelnējušās, spēcīgās sijas raigojās vienādos attālumos laukā no dēļu grīdas. Mazliet tālāk satikās ar citām sijām un izzuda skatienam kaut kur tumsā. Šur tur karājās zirnekļu tīmekļi, lieli kā šūpuļtīkli. Klusi un spokaini tieši ūpojās caurvējā šurpu turpu. No augšas, kur bija jumta lūka, krita blāvs gaismas stars. Vienīgā dzīvība šajā vietā, kurā laiks šķita apstājies, bija maza pelīte, kas aiztipināja pa dēļu grīdu, atstādama putekļos sīkas pēdiņas. Tur,
kur tā vilka pa zemi savu asti, starp pēdiņām stiepās tieva strīpiņa. Pēkšņi pelīte paslējās uz augšu un ieklausījās. Tāda žiks nozada kādā spraugā starp dēļiem. Kādā lielā slēdzenē noskripstēja atslēga, lēnām un čīkstēdamas atvērās noliktavas durvis. Uz mirkli cauri visai telpai iespiedēja gara gaismas strēle. Bastiāns ieslīdēja iekšā, tad durvis atkal čīkstēdamas aizvērās. Zēns no iekšpuses iebāza slēdzenē lielu atslēgu un pagrieza to riņķī, tad aizšāva durvīm priekšā vēl bultu un atvieglojumā nopūtās. Tagad viņš patiešām nebija atrodams. Te neviens nemeklēs. Šeit skolas ļaudis iegriezās ārkārtīgi reti, to Bastiāns zināja pavisam droši. Un pat, ja nejaušībai lapa tiktos, ka tieši šodien vai rīt te kādam būtu kas darāms, tad šis cilvēks atrastu durvis aizslēgtas. Turklāt atslēgas vairs nebija savā vietā, un ja šai personai tomēr kaut kā izdotos atdarīt durvis, Bastiānam vēl paliktu pietiekami daudz laika, lai noslēptos starp grabažām. Maz pamazām zēna acis pierada pie krēslas. Viņš pazina šo vietu. Pirms pusgada skolas saimnieks tika viņu pasaucis sev palīgā nest lielu veļas grozu, kas bija pilns ar vecām veidlapām un dokumentiem, un kas bija jānogādā noliktavā. Toreiz arī viņš bija ievērojis, kur tiek glabāta noliktavas durvju atslēga. Kādā sienas skapītī, kas karājās augšējā kāpņu laukumiņā. Kopš tās reizes Bastiāns nekad vairs par to netika domājis, taču tagad viņš to atkal bija atcerējies. Bastiānam sāka salt, jo mētelis bija viscaur izmircis un šeit augšā bija ļoti augsts. Pa priekšu vajadzēja sameklēt vietu, kur varētu ērtāk iekārtoties. Zēnam taču galu galā te nāksies palikt ilgu laiku. Cik ilgi? Par to viņš sākumā nemaz nedomāja, un nedomāja arī par to, ka viņu jau ļoti drīz sāks mocīt izsalkums un slāpes. Bastiāns apsteigāja telpu. Visapkārt stāvēja un mētājās dažne dažādas grabažas, plaukti pilni aktu vākiem un sen vairs nelietotiem dokumentiem. Kaudzēs sakrauti skolas soli, kuru pultis notrēpītas ar tinti, statīvs, pie kura karājās ducis novecojušu geogrāfisko karšu, vairākas sienas tāflis, kurām bija nolupusi melnā krāsa, sarūsējušas dzelzs krāsnis, nelietojamas vingrošanas ierīces, kā piemēram buks, kura ādas pārvalks bija tā saplēsājis, ka līda laukā polsterējums. Pārsprāgušas medicīniskās bumbas, kaudze vecu, plankumainu paklāju. Tālāk daži izbāzti dzīvnieki, pa pusē kožu sājaisti, starp tiem liela pūce, klinšu ērglis un lapsa. Visādas ķīmijas retortes un ieplēsājušas stikla kolbas, elektrības mašīna, cilvēka skelets, kas iekārts tādā kā drēbju pakramajā. Un daudzas kastes un kārbas, piebāstas ar vecām burtnīcām un skolas grāmatām. Bastiāns beidzot nolēma, ka izvēlēsies sev par mājvietu vecu vingrošanas paklāju kaudzi. Uz tās varēja izstiepties gluži kā uz dīvānu. Viņš pavilka to zem jumta lūkas, kur bija visgaišāk. Tuvumā sakrautas cita uz citas, gulēja dažādas pelēkas ārmijas segas, ļoti putekļainas zināmas un sadriskātas, taču pilnīgi lietojamas. Bastiāns tās atnesa. Viņš noģērba slapjo mēteli un pakāra blakus ģindenim uz drēbju pakaramā. Nāves tēls mazliet šūpojās, taču Bastiānam no tā nebija bail. Varbūt tāpēc, ka zēns mājās jau bija pieradis pie līdzīgām lietām. Viņš noāva arī savus izmirkušos zābakus. Palicis vienās zeķēs, Bastiāns apsēdās turka pozā uz vingrošanas paklājiem un kā indiānis uzsedza sev uz pleciem
pelēko segu. Blakus gulēja viņa soma un grāmata Vara krāsas iesējumā. Bastiāns iedomājās par to, ka pārējiem tagad lejā klasē ir vācu valodas stunda. Varbūt viņi raksta domrakstu par kādu neizsakāmi garlaicīgu tēmu. Bastiāns paskatījās uz grāmatu. Gribētos zināt, kas notiek grāmatā, kamēr tā ir aizvērta, viņš klusītiņām sev sacīja. Protams, tajā ir iekšā tikai burti, kas nodrukāti uz papīra, un tomēr kaut kam tur jānotiek, jo tiklīdz es to atveru, tajā pēkšņi ir vesels stāsts. Tur atrodas personas, kuras es vēl nepazīstu, un visneiedomājamākie piedzīvojumi, darbi un cīņas. Un dažkārt tur ir vētras sabangotas jūras vai svešas zemes un pilsētas. Jā, tas viss grāmatā ir. Un tā, protams, ir jālasa, lai visu to piedzīvotu. Bet tas ir iekšā jau pirms tam. Gribētu zināt, kā tas var būt. Un piepeši bija iestājies gluži vai svētvienīgs mirklis. Bastiāns iekārtojās ērtāk, paņēma grāmatu. Bezgalīgais stāsts. Atvēra pirmo lapusi un sāka lasīt.